nenoturēs. Ielikšu arī es savu artavu augstās zupas gatavošanā. Cik es esmu sapratusi, mums garšo, kad esam taisījuši ar spilves klasiskajām marinētajām biedēm un kefīru ņemam limbažu pienu. Tas ir pamats un pārējais jau, kas ir klāt. Tās ir vārītas oliņas. Redīsu man šoreiz bišķi par maz, bet nu cik bija leduskapī, gurķīši, dillītes, lociņi. Nu, un tas ir viss, principā, ko, nu vēl sāli pievienošu. Ko griežu, ko rīvēju, jā, visu šito es griežu, redīsiņus ar griežu, olas es rīvēšu. Un visu katliņā, kur jau ir bišķi ieliec atdzesēts ūdens. Tā sīpuliņa ar dillītēm ir sagriezti, es viņus pirms likšanas iekšā bišķi tā patrīšu vai kā pareizi pamīcīšu. Tas nonāk tur, kur kefīrs jau ar bietēm ir iekšā. Nepriekšējais katls izrādies par mazu. Paņēmu citu. Un sīpoliņa. Gurķus ar redīsiem griežu pēc iespējas smalkāk un katlā iekšā. Olas uzreiz pievienoju, sarīvēju uzreiz katliņā, pievienoju sāli. Un mūsu mājas augstā zupa ir gatava. Šoreiz kaut kāda bieza sanāca, laikam gurķu daudz vai olu daudz. Redīsu teicu, ka maz. Katrs varēs krēmiņu, kurš gribēs vēl pielikt klāt, kurš nē, tas nē. Lai labi garšo. Tūlīt degustēsim zupīti. Pieliku vēl bišķi krējumu klāt. Uztaisīju sev maizīti ar Filadelfijas sieru. Laikam maizītes ar Filadelfijas sieru vasarā ēdu pie visa, pie kā vien var. Garšīgi, svaigi. Ļoti labi jūtas sīpoliņš. Sīpolociņi bija savi. Gurķītis patīk, ka tā smalki sagriez. Man ar šitām bietēm patīk. Ja nav spilves biešu, kā te bija karstuma sākumā uznācis, palikām bez augstās zupas. Veikalos nebija. Jā, tur ir krājumos. Lai būtu. Tā ka, nu ko, tādu mēs zupu, augsto zupu gatavojam savās mājās. Būšu padalījusies. Garšīgi.